Rihards Stallī Leona klātbūtnē apvaino Martu. Elza gaida Leonu, bet ierauga Martu saburzītās drēbēs, ar salmiem matos un paliek greizsirdīga. Vadims ar Jevgeņiju un viņu puikām ierodas apciemot Silviju. Rihards un Leons sastrīdas un sāk kauties. Elza ierauga kautiņu un demonstratīvi nostājas Riharda pusē. Atnāc apskatīties, kā pēc remonta izskatās. Tu zini, arī kaut gan man nācieni iemesls daudz tāds nopietnāks ir. Redzi, vakar man saimnieks piezvanīja personiski un uzaicināja ierasties un stāties amatā savā vecā postenī. Tev personīgi, ar ko tad tu tādu godu esi izpelnījies? Mieriņ, es jau priecājos, ka mēs būsim kopā visvecā kompānija, tu un es un Gunārs. Gunārs jau ar šiverē pa kafejnīcu. Ai, tad tur remonts ir pabeigts? Nu, viss pabeigts, tikai mēbeles jāatved. Dzird, tad jau mēs... Sveicināti! Vai, Pēterson kungs! Laba dieniņa! Sveicināt, kāds prieks jūs redzēt. Priecājos, ka esat atkal klāt. Jā, vai man, kā saimnieks liek, te jau tā kā, ziniet, uz kuģiem. Šļaukājies visu laiku, tu pa malu, saprotu, uzreiz viens zvans, paņem koferīt un aiziet jūriņā. Tur ir jaunais telefons. Tā kā viss notiekās, paldies. Es jums gribu pateikt lielu paldies, ka jūs nemeklējat kādu citu manā vietā, bet reiķināties ar mani ar vecu jūras vilku. Kur es vecu kraķis dabūt citur darbu, ja? Bet te ir tīri, apsties no kolektīvas apkārt, visi cilvēki labi un samaksāt tīri pieklājīgi. Kāpēc man citi jāmeklē? Mēs tā kā esam sastrādājušies. Labi, jūs šodien iet palīgā Gunāram kafejnīcu iekārtot un rīt, ka pievienos to telefonu, tad jūs varat stāties savā postenī. Klausos, kapteiņ! Uz kafejnīcu, ja? Īstīri numuriņus atrādīs un tad uz kafejnīcu. Vajadzēs atrādīt? Ne jau man, Blumbergam. Tā, Mildiņa arī tūlīt būs klāt. Domā, kāds pūslis. Kas ir? Uzpūties. Mildiņai mašīnu personīgi aizsūtīs pakaļ. Kas tad tā Mildiņa tāda ir, ko? Parasta strādniece, tāpat kā mēs. Parasta pavāra. Pūslis tā. Ko klausies, kas tev skauž, vai? Ko tad tu gribēji, lai viņš tev brauc pakaļ? Ej, klausies. Taču viss būs labi. Zini, tu ko? Ej. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī tiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu vārdiem, kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Zentuk, savāc savu dranduļu. Normāls cilvēks garām nevar paiet pa gaitē. Ko tu te ņemies? Tu 2 sekundes pagaidīt nevar, ja? Ko tu burkšķi? Smaidīt vajag. Aivars par ugunsgrēku taču neko nezina, vai ne? Ja vēl nezinu, tad tūlīt zinās. Kā zinās? Ko tu tas nozīmē? Tu tikai pamēģini. Tā ne jau no manis. No kā tad? No savas vecās brūtes, no Mildas. Iedomājies atveda tikko tā kā tādu kundzeni, it kā virtuvi apskatīt. Bet patiesībā to vien domā, kā izvilkt informāciju. Kur viņa ir virtuvē tagad, jā? Kā tad? Kur skriesi, ko grābsi? Būs jau sen aptinis ap pirkstu. Aivaru, es esmu klāt. Nāc, paskaties, nāc. Vai? Viss te būs jauns, gan tannas un krūzes un vannas un pat nosūcējs.
čik, un tur noregulēs intensitāti, nevis tā kā vecais kratījās un grabēja vajag, nevajag. No? Ko, patīk? Jā. Viss, tur būs trauku mazgājamais, tur būs izlieta. Bet kāpēc tev otrādi? Tāpēc, ka tā modernāk, saproti, viss te būs, viss būs. Vai, jā. Nu, zini, paies jau gan kāds brīdis, kamēr es piešaušos te, jā. Bet vecās pannas. Ārā. Visas izsvienā. Visas ārā. Aivar. Bet kāda tev būs plīts, pats pēdējais modernākais modelis, es personīgi izvēlējos. Gribēdam nevarēs neko piededzināt. Ak, kungs, kā tad es esmu kaut ko piededzinājis? Nē, tu taču varēsi lieliska pavāri. Trauku mazgājumā mašīna arī būs jauna. Sveiks, Gunār. Nu, jūs man vēl nesat pateicis, kā jums patīk jaunā kafejnīca? Lieliski, burvīgi. Fantastiski. Ziniet, tur tāda atmosfēra, es pat nezinu, kāds tur darbs. Tur jau tīrākā izspriedz. Tā un te. Personīgi no manis darbiniekiem. Kafijas automāts, lai jums te būtu omulīgi un patīkami uzturēties. Tā, jūs pie manis? Patiesībā sakot, ne, man ar Mildiņu. Labi, kad jūs esat galā, tu man piezvani. Kā es tev atvizināju, tā es tev aizvizināšu. Jā, paldies, Aivar, paldies. Kas tad jums te tādu? Par kopīgu vizināšanos, ko? Nu, izbeidz. Nu, ko tu te āksties? Pašai savs personīgais kafijas aparāts. Nu, nesmējies. Es nesmējos, es priecājos. Jā, paies laiks, kamēr es te piešaušos, ko. Beidz, pēc pāris dienām būs jau aizmirsus, kā bija agrāk. Привет, Эльзенька. Sveiki. Atvaino, ka es ielaužos bez brīdinājuma. Man jārunā ar Ļoņu. Kas noticis? Tavs vīrs teica, ka Silvija nevajag karstīties slimnīca, ka viņai turpat stabulītes ir labi. Nu, bet vai tad nav labi? Vakar es viņu aizvedu uz slimnīcu. Tagad viņa ir temperatūra un iespējams pat asins saindēšanas. Kur viņš ir? Vadim, Leo nav mājās. Tātad, kur viņš ir? Es nezinu, kā viņš ir aizgājis, viņš atpakaļ nav nācis. Dievaini. Man liekas, tagad viņš ir katru brīvo brīdi strādā pie mājas remonta. Jūs varbūt gribat iedzert tēju? Эльза, kas noticis? Jūs sastrīdēties? Nekas, viss kārtībā. Странно, чтобы он убежал в выходной день, бросил дом, сидел бы дома с рабочими, клал бы плитку, занимался бы чем-нибудь другим. Kas noticis? Nu, šodien nekas īpašs. Nu, un vakar? Vakar viņš sakāvās. Ar ko tad? Ar Rihardu. С этим паразитом. Mūsu psihoterapeiта. Я бы ему сам с удовольствием физиономию начистил. Par ko tad šie abi sakavas? Martas dēļ. Uztaisi mums abiem tēju. Labi? No, skat, Mildiņ, kas tev par šiku aparātu, ko. Nu, šito te vecā Pētersīļa gājienu gan es ciedu. Ja jaunu, tad visu jaunu. Jā, nē, man gan neliekas tas pareizi. Tik daudz, ko no vecā varēja vēl izmantot. Nu, priekš kam izmantot, ja var atļauties nopirkt jaunu? Nedrīkst visu veco mest ārā. Mildu, ko tu vari burkstāt? Jā. Aivars, es sev apsolīju, ka viņš tev sagādās visu to labāko. Godīgi sakot, es no viņa to nebiju gaidījis. Būs taisnība tam, ko apkārt runā. Ko tu runā? Nu, to, ka Aivaram esot, kā teikt, ar kādu klases biedreni, un šo klases biedreni saucot, kā bija, Mildu? Ak, šī tā runāja. Šī tā runā, gan. Veca mīlestība nerūs. Ai, nu tā taču nebija tāda mīlestība. Pirmā jaunības jūsma bija. Zin, tās pirmās jaunības jūsmas mēdz būt arī tās smagākās jūsmas, ne? Nē, es tikai domāju, ka Petersonam interesē viesnīcas prestižs. Un lai nerunātu, ka Petersona ir skopuļi. Nu, tieši tā, tas kafijas automāts liecina par prestižu. Nu, ko tu? Čau! Čau! Pieņemsim mani?
Sāsmais atnesim. Nu, nevajadzēja. Vajadzēja. Paldies. Šķidrās sāls mēs vienmēr pieņemam. Vai to tikai lūdzu pēc darba, ja? Tikai pēc darba. Bet, zini, tu nāc kā laikā. Tu man pamācīs, kā tās pogas, te spaidīt, kur jālai ūdens, kur kafija. Gunār, tevi jāskrien kārtotā kafēnica. Man nekur nav jāskrien. Mēbeles atverīs tikai pēcpusdienā. Bez tam jūs ar Elzi var ievākušies jaunajos apartamentos, ko laikam sācies otrs medus mēnesis. Elziņka, tu taču zini, man arī Marta nekad nav patikusi. A kāpēc tu Leonam nepiezvani? Vienkārši paņem telefonu un piezvani. Aha, ko lai es viņam saku? Nu, taisnība, ka tu ilgojies pēc viņa, uztraucies, gaidi viņu mājās. Nē, Vadim, es to nedarīšu. Nu, kāpēc? Lepnums neļauj. Elza, nu, lepnums. Vadim, tāpēc, ka es negribu pazemoties. Un turklāt es zinu, ka Leonam vienkārši nepatīk, ka viņu kontrolē, ka viņam prasa, uz kurien viņš iet, no kurienes viņš nāk. Nu, varbūt reizēm vajag painteresēties. Jā, varbūt. Bet es to nedarīšu. Bet kāpēc? Nu, nesaproties jūs sievietes. Tāpēc, Vadim, ka ja nu atkal notiek tā, es piezvanu Leonam, paprasu, kur viņš ir. Viņš man atkal atbild, kad viņš ir pie Martas. Tad tu baidies? Jā, es laikam baidos, bet ne jau no Martas, Vadim, es baidos pati no sevis. Kāpēc? Tāpēc, ka, ziniet, reizēm man tā šķiet, ka es to sievieti varētu vienkārši nogalināt. Jā. Čau! Man sagribējās tevi apciemot. Nu, īstenībā es atnācu atvainoties par to, ka es biju ļoti asa, kad mēs pēdējo reizi redzējāmies. Jā. Nu, piedod. Nu, es godvārds, es toreiz biju negarstāvoklī. Tavas attiecības ar vīriešiem ir tikai un vienīgi tava darīšana. Man nebija tev tiesība neko pārmest. Un tas bija stulbi teikt, ka tev no Leona vajag tikai elementus par bērnu. Tu man piedod? Jā, protams, ka es tev piedodu. Tas ir tev. Lukas, vai dieniņš tik labi? Jā, labi. Kas tev tāda par zilumiem? Tu no zirga nokriti? Nē. Tas tad... Rihards. Ko Rihards? Ko viņš tevi sita? Nē, nesita. Ko tad? Mēģināju ar varu paņemt. Sveiki. Sveiks. Es iesākumā gribēju atvainoties par savu vakardienas rīcību. Jūs man lūdzat palīdzēt Ieviņai, es nebiju tādā stāvoklī, lai adekvāti reaģētu. Sacīsim, nu vienkārši tu biji piedzēries. Nu, tieši tā. Man, diemžēl, nav pieredzes un prakses šajā lietā. Diemžēl vai par laimi, es nezinu, bet... Labi, lai tas paliek. Es vēlreiz atvainojos. Lai tas paliek. Apsēžamies? Jā, protams. Redzi, būtībā jau tev var saprast. Marta ir atcēlusi uz kāzas, nu, visticamāk, ka tas ir Leona dēļ. Mēs varam nerunāt tagad par Martu, par Leonu, labi? Daudz svarīgāk šobrīd ir par to, kā klājas Ieviņai. Un man ir priekšlikums. Aivar nedrīkst pieļaut, ka viņi turpina domāt, ka tiekas ar savu mirušo tēvu. Teiksim tā, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir pienācis laiks pateikt viņai visu, kā dzīvē ir. Ka onkulis, kur viņu uzskata par tēvu, nav viņas tēvs, patiesībā tēva brālis, Oto, jūsu dēls. Kā tu domā, ka Ieviņai vajadzētu zināt, ka Oto ir mans dēls? Es esmu pilnīgi par to pārliecināts. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts. Tu tā domā? Aivar, es esmu pilnīgi pārliecināts. Nedrīkst pieļaut, ka viņi to uzzina no svešiem cilvēkiem, kaut vai no tā paša Oto. Viņš var viņai to izstāstīt. Bērns jutīsies nodots. Kāpēc viņš to neuzzināja no māmas vai no vectētiņa? Un vēl vairāk, es domāju, ka tas ir jādara nekavējoties.
Nu, labi, nu, ja tu tā domā, tad... Es esmu pilnīgi pārliecināts. Ja tu tā domā, tad zvani Martai un saka viņai, ko mēs esam izlēmuši. Varbūt labāk jūs? Nē. Zvani labāk tu pats. Es domāju, ka tas būs labs iemesls tev parunāt ar Martu, izrādīt interesi par bērnu. Es baidos, ka Marta diez vai gribēs ar mani runāt. Kāpēc? Ko tu dzērumā sarunāji, kādas muļķības? Vēl sliktāk. Es izdarīju muļķības. Nav pa karstu? Nē, man patīk karstums. Uzmest garu? Ui, nē, vēl nē. Pasildamies, labi? Un pēc tam. Blumbergs būs ērcīgs, ka bija jākurina pirts tikai mūsu divu dēļ. Ne? Kādas muļķības? Ja viņš zinātu, kas ir noticis, tad viņš ne tikai pirti būtu izkurinājis. Taču viņam neizstāstīja. Protams, ka nē. Lūdzu, nestāst nevienam. Labi, Rita, Gunāram arī nē. Ko tu domā, ka es vispār neko vairs nesaprotu? Taču vajag kaut kā attiet pēc tā visa. Ui, nevaru. Man par to vien jādomā. Es nevaru, es brīnos par Rihardu. Man viņš likās normāls, līdzsvarots cilvēks. Nu. Jā, man arī līdz šim tā likās. Kas notika? Kāpēc viņš bija tik brutāls? Uzmākties. Viņš bija piedzēries. Dzērumā cilvēks dara to, ko viņš skaidrā domā. Acīm redzot, viņš gribēja tev nodarīt pāri, gribēja, lai tev sāk parādīt savu varu. Zini, stulbums, bet es viņu saprotu. Nu, ko tu tagad runā? Rīta, viņš pašu labāko nodomu vadīts. Atbrauc mums ar Ieviņu līdzi uz Angliju. Mēs tur dzīvojām kā viena normāla, saticīga ģimene. Un tad mēs atbraucām atpakaļ un es atsakos iet pie viņa dzīvot. Nu, labi, es pieņemu, jā, tur var nosāpēt. Jā, un viņš gribēja man kaut kā ieriept. Piedzērās un viss iznāca uz āru, bet tas nav tas pats šausmīgākais. Un kas tad ir šausmīgākais? Leons to visu redzēja. Nu tā, kafejnīcai atvests jaunās mēbeles, jāiet krāmēt. Nu, tad tik skrien. Man ar Leonu ir nopietna runāšana. Skrien. Es gribēju... Skrien, es tev teicu. Krustdēliņ. Kāvies? Mazliet pavicināja dūris. Ak, Dievs. Nekas ārkārtējs, vienkārši tā pagrūstījos ar vienu piedzērušos cilvēku. Un tam cilvēkam ir arī vārds. Es viņu pazīstu. Tu jau mierā neliksies? Nu jā, labi, ka tu man pazīsti. Nu? Nu kā? Rihards. Aivar, es negribu neko sīkāk paskaidrot. Es varu pateikt tikai to, ka man ir šausmīgs kauns, un es vispār nezinu, kā tagad Martai acīs paskatīties. Es esmu savā dzīvē kādu sūdu svārījis, bet nekādos apstākļos es neesmu atļāvies kaut ko tādu pret sievieti. Rihard, es esmu pārliecināts, ka Marta tev piedos. Ja tu to nožēlo, viņa tev piedos. Marta ir laba meitene. Labi, tagad galvenais ir Ieviņa. Labi, tu tiešām negribi pats piezvanīt. Neceļ. Bet viņas noteikti ir sablīties, es zinu. Ja viņa būtu kaut kur devusies, viņa man būtu paziņojusi. Zini ko, daram tā. Braucam tūlīt pat uz stabulītēm un visi trīs kopā aprunājamies par Ieviņu. Kā visi trīs? Nu, bet kā citādi? Pag, es nebiju domājis piedalīties sarunā. Marta nepriecāsies man redzēt noteikti. Brauciet viens pats. Paklausies, Rihard, tu esi psihoterapeits. Tev ir jābūt klāt šī sarunā. Tu esi nepieciešams tur, saproti? Nu, tagad galvenais ir Ieviņa. Man nav no svara, kas ir noticis starp jums un Martu. Bet bērna dēļ tev ir jābūt klāt, tu saproti? Labi, ja jūs tā uzstājat. Jā, es uzstāju. Tā kā lūdzu pagaidi mani tepat. Es iešu paņemšu mašīnas atslēgas un mēs braucam. Par ko tad ar Rihardu sakāvāties? Martas dēļ?
Kas ir? Kas ar jums sievietēm notiek? Kas? Elze ir tieši tāpat. Pirmā momentā iedomājas, ja Rihards, tad Martas dēļ. Nu, piedod, tas ir pirmais, kas ienāk prātā. Primitīva loģika, krusmāmiņa. Nu, labi, bet tad izskaidro man tai muļķis sievietei, kas nevar atrast īsto iemeslu. Nu, kā tad tas kašķis sākās? Un vispār es nebiju pirmais, kurš sāka. Zini, šitos jociņus tu izbeidz. Tos tu man varēji stāstīt 1. klasē. Lai kautos ir vajadzīgi 2. Viena pagala nedeg. Tad, tavuprāt, Rihards varēja apvainot sievieti un pēc tam vēl sadot man pa purnu? Nu, nevajadzēja tā, bet ar dūru palīdzību taču tas nav jāskaidro. Zinu. Skolā teica to pašu. Ja es turpināšu tādā garā, aizvedīšu pie direktora. Jā, nu redz, un vajadzēja aizvest, jā. Izrādās, ka mans maigās audzināšanas metodas nav iedarbojušās. Tā, Mildiņa Blumbergs solīt pat grib... kur ir? Saraksts, kas vēl trūkst virtuvei. Lūdzu, uzraksti. Nu, 5 minūtes viņš var pagaidīt. Diez vai ka var. Zini kā, bārleti nav atvest. Pilnā komplektācija. Nevar saskrūvēt, viņš tagad tā kā pūķis. Labi, es iešu, jūs tieciet. Tev! Kas tu tev? Kas tā? Elziņa skrāpē vai kāds papīrs sadeva, ko? Jā, viņa man tāda kaislīga. Tā. Leon? Gribat turpināt vakardienas sarunu? Jā. Tikai ne tādā toņkārtā, kā vakar. Es atvainojos. Es biju piedzēries. Jā, to es pamanīju. Es bieži nē. Vispār man neinteresē, cik bieži un daudz jūs dzerat. Leon, es uzvedos stulbi. Es atvainojos. Jāsaka, Martai, nevis man. Droši vien, bet no Martas man lielāks kauns nekā no jums. Psiholoģiskie jociņi. Tagad man būtu jāsāk jums līdzjust vai žēlot. Jūs neticat, ka man ir iebisis pašam, kas vakar notika? Ticu, bet es neuzskatu, ka mums būtu kaut kas runājums. Ir. Par Martu. Es nesaprotu, kā Leons vispār varēja būt tāds gļēvos. Tas ir ārprāts. Kā viņš vispār varēja noticēt, ka jums ir tikko bijis seks? Viņš tiešām neredzēja, ka tu esi dusmīga. Viņš tiešām neredzēja, kā Rihards pret tevi izturas. Un viņš tiešām nekrāva Rihardam pa ģīmi? Nē, stāvēju un ļāvu, lai Rihards man apvaino. Fantastiski. Nu, vienkārši brīnišķīgs gļēvulis. Patiesībā jau es dabūju, ko biju pelnījusi. Nu, ko tu runā? Nē, Rita, tā ir. Es Leona dēļ daru pār citiem vīriešiem. Vispirms Edgaram un tagad Rihardam. Sasolu viņiem kaut ko un... Nu, nevis kaut ko, bet apsolies precēties. Jā, apsolos precēties un pēc tam pametu viņus. Nekas tāds nenotiktu, ja Leons vienreiz izlemtu, vai viņš grib dzīvot kopā ar tevi un Ieviņu vai nē. Tas viss ir tāpēc, ka viņš tev vēl joprojām dod kaut kādas cerības, ka jums kaut kas vēl kādreiz būs. Rita, patiesībā viņš man nav devis nekādas cerības. Bet skaidru un gaišu nē, viņš tev arī nav pateicis. Tas neko nenozīmē. Tas nozīmē gan. Un tas nozīmē tikai vienu lietu. Tas nozīmē to, ka viņš grib paturēt jūs abas. Skaisti. Elza, jauna un skaista sieva, tu mīļākā. Kolosāli. Viņš tikai nevar izdomāt, kā to tā smukāk izkārtot. Ko jūs gribat dzirdēt? Labi. Mēģināšu pajautāt to pašu, ko vakar, tikai mazliet civilizētākā veidā. Es būtu priecīgs, ja tas būtu daudz civilizētākā veidā. Smējieties, es esmu, kā teikt, pelnījis. Tātad, kāda ir jūsu plāna attiecībā uz Martu? Jūs aizmirstat, ka es esmu precējies? Es to ļoti labi atceros. Tāpēc jautāju vēlreiz to pašu. Kādi ir jūsu plāni? Un kāpēc jūs domājat, ka man ir plāni? Tāpēc, ka situācijā, ja jūs esat godīgs cilvēks, un es pieņemu, ka jūs tāds esat, nu, beidzot, taču ir jāizvēlas. Jūs nešķiet, ka jūs pārāk daudz jaucaties manās darīšanās? Nē, man tā nešķiet. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka no viena jūsu lēmuma ir atkarīgi 4 cilvēku turpmākā dzīve, nemaz nerunājot par Ieviņu. Arī viņas liktenis ir atkarīgs no jums. Leon.
Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas. Aiz manām durvīm spēlējas, tavs baltais klusais it nekas. Un kā balss no sapņu rāda. Es vispār nezinu, kā man ir jāizturās pēc tādas Tu esi vienkārši vienreizēji. Bet viņš bija tas, kas tev mēģināja tā līdzvarot, nevis tu.